Pirms sāks pats video, es jums gribētu ieteikt abonēt šo kanālu. Viņu sauc Bārts. Viņš pirms 2 gadiem ir pārvācies no Amerikas uz Latviju. Viņš vlogo savu pieredzi, kā viņam ir dzīvot Latvijā, un viņš filmē vēl visādus interesantus video, kā piemēram, viņš ir taisījis lazāņu priekš PewDiePie. Viņš ir palīdzējis cīņā pret T-Series, tāpēc nolaikojiet viņam katru video, nospiediet subscribe, nospiediet zvaniņu un palīdziet viņam lūdzu tikt līdz 500 subscriberiem. Paldies! Labrīt, labdien, labvakar! Es nezinu, kad jūs šo skatāties, bet ir pienācis laiks jaunam vlogam. Es zinu, sen nav bijuši video, bet man pēdējā laikā nav laika, lai kaut ko filmēt. Man ir 3 stundas nedēļā atvēlēts video. Un šodien mēs iesim uz 3 strojkām 2 atsevišķās teritorijās. Un re, kur ir mūsu pirmais mērķis. Es nezinu, pašā strojkā nekas interesants nav, bet jumts izstās reāli stilīgi. Tagad mums ir jālien pāri šeit. Tur augšā ir dzeloņdrāts, bet re, kur tur pašā galiņā vienkārši nav uzlikts dzeloņi. Ok, par to es nebiju padomājis. Un pat nenosmērējos. Jā. Es ceru. Tagad mēs meklējam alternatīvas izējas, ja nu menti atbrauc, lai, teiksim, pa otrā stāvu logu izlikt vai kur tam līdzīgu. Šī ir mūsu eja uz bēniņiem un pēc tam no bēniņiem uz jumtu. Yes. Labi, tas jumts nemaz nav tik stilīgs, kā es viņu atceros, bet tāpat arī riteni pabraukāt, tā būtu interesanti. Un tagad mēs dodamies uz otru strojku. Viņa ir daudz interesantāka, jo tur ir lielāka teritorija un vienkārši tur ir daudz interesantāk. Es nezinu, man sākumā likās, ka tur būs normāli, bet nebija. Tajā teritorijā šobrīd strādā un tur dafigā mašīnas. Mums bija jākāp šitam te pāri. Bet izskatās, ka mums tagad ir jāmeklē kāds cits variants. Es nemaz nezinu, pa kurien citurien mēs vēl varētu ielīst, bet gan jau mēs kaut ko izdomāsim. Tagad mums ir jākāp pa šeieni augšā, jāiet līdz turienai. Un tad jālec pāri. Tagad actually ir miljonus reizes vieglāk uzkāpt. Es neesmu super pārliecināts, bet tur tām durvīm it kā jābūt vaļā. Patiesības mirklis ir klāt. Jē, boj, viņas ir vaļā. Kur nokrita kas? Nekas tā. Un šī ir šīs strojkas mīļākā daļa. Te ir gigantiska tuneļu sistēma vienkārši pa visām strojkām kopā. Tas, ka es vispār negarantēju, ka es te neapmaldīšos, jo te ir šauri un lieli un sazinu, vienkārši visur ir tuneļi. Luxury Beats. Tas, ka uz šitās strojkas jumta mēs nemaz neesam bijuši, mēs tagad pirmo reizi uzlīdām, es nezinu kā, bet tā tas notiek. Un tagad nemaz nepieskaroties ielai nekam no tā, vienkārši pa tuneļiem, mēs aiziesim līdz tai strojkai. Uz durvīm stāv 2001. gada kalendārs. Es nezinu, te nav tik interesanti. Bet šitā izstās visjaunākā no visām mājām.
Ne gluži visjaunākā, bet vismaz nav izdemolēta tik ļoti. Tur tās pārējās ir vai nodegušas vai kas. Nu te jau tuneļi paliek šaurāki. Te jau es eju pietupies. Nu, es gaidu varu iztaisnoties, bet tad krīt viss kaut kas acīs. Un te es nemaz nevaru taisni iztaisnoties, laik. Come on! Tie tuneļi ir tik daudz, mēs tikko apmaldījāmies, mēs nezinām īsti, kur iet. Kaini zinām, mums ej pa kreisi. Bet vai pa šeieni? O, tāpēc spirta ritīgi. Tā mēs ielīdām vēl vienā mājā, kurā, man liekas, es neesmu bijis. Paga. Un cik es zinu, te ir autoservis, tāpēc stāv mašīna, durvis, logi, vējstikli. Jāiet atpakaļ tuneļos. Reāli, te tie tuneļi ir tik daudz, mēs pa viņiem kopumā jau kāds 15-20 minūtes staigājam, un mēs maksimums kādu 1/4 esam izstaigājuši. Tas, ka mēs reāli esam apmaldījušies, mēs zinām, kā tikt atpakaļ, no kurienes mēs nācām, bet mēs nezinām, kā tikt tur, kur mēs gribam tikt. Šī vieta izskatās pareizi. GPS rāda, ka mēs esam Daugavā. Like actually. Amuši mēs esam. Jē. Labi. Te pa kreisi, man liekas, būs. O, jā, šito vietu es jau atceros. Mēs gandrīz esam tur, kur mums vajag. Es vienkārši ieraugu jaunu vietu tāds ojā. Nākamajā pagriezienā būs pa labi. Finally! Jā, taisam tur uz priekšu, un tad būs treps uz augšu. Es domāju, lienam pa taisno uz jumta. Un trekus, pa ko es runāju, te var redzēt, ka ir deidzis pirms tam. Un beidzot mēs esam uz jumta. Luxury Beats. Laikam šādi arī beigsies video. Es tiešām nezinu, kad es varēšu uzfilmēt nākamo, jo, kā jūs minēju, man laika vairāk nav. Bet paldies, ka noskatījies video. Ja tev patika, neaizmirs nospiest laiku, abonē manu kanālu, ja tu to neesi vēl izdarījis, un pastāst par manu kanālu draugiem. Tā kā es atkal jaucu visu outro, bet labi. Tā.